Tātad šis podcasts ir par filmām, seriāliem, mūziku un absolūti visu, kas ir in between. Patīkam klausīšanos. Man sauc Harijs. Man sauc Emils. Un šis ir Filters. Good morning, good evening. Oh, what a day! What a lovely day! Look, I've been preparing for this for years. Don't ever tell me what I can't do, ever! This is destiny. This is destiny. This is my destiny. I'm supposed to do this, damn it! Don't tell me what I can't do! Don't tell me what I can't... Bija jāmācās literatūra, un mums bija jālasa dažādas novelas un latviešu rakstnieki. Jā. Tajā brīdī man patika pat viņus lasīt, bet man īsti neinteresēja katram izpausmes veidam, katram teikumam interesantajam atrast, kā tieši to ielikt kaut kādā maisā. Jā, šis lūdzu ir frazioloģisms, šis ir epitēts, šis ir vēl kaut kas sazinkas. Man vairāk interesē tas, ka es lasu to darbu, un es redzu to, kas tur ir rakstīts, un es saprotu to, kāpēc tas tur ir uzrakstīts. Man nav obligāti jāstrukturē, lūk, šī daļa ir tāpēc, ka ir noticis tā, un šis ir tāpēc, un šis ir tāpēc. Tas nav vajadzīgs. Tu vienkārši lasu, un tu izpēdējies. Redzi to pasauli. Jā. Es tik ļoti ticu, ka nevienam no klausītājiem šobrīd tā kā nav mazākās nojausmas, par ko tu runāji pēdējās 2 minūtes. Taču runājot par lietām, kuras tu darīji kā bērns un nedari vairs šobrīd, vai dari citādi, tā kā man ir tik ļoti žēl, ka tik daudz tā kā raksturu iezīmes, kas ir manī šobrīd, nebija man, kad es biju gāju kaut kādā pamatskolā vai vidusskolā un tā tālāk. Tas ir tik nice, tā kā šobrīd man ir kaut kāds OCD par kārtošanu, par to, ka pēc manas kompīšu ir jābūt visam precīzi folderīšos, to, ka strādājot par Photoshop, jebkuram folderim iekš Photoshop, kuram vēl ir folders iekš Photoshop, jābūt citās krāsās, visam jābūt lablotam. Un man tās visas lietas liekas tik pašsaprotam sakarīgas. Vajadzīgas arī, jā, kad man atskatoties uz to, kā es mācījos un strādāju pamatskolā, vidusskolā, tur viss ir vienkārši kišmiši ar ozīmēm. Un, jā. Un tajā brīdī jau mēs bijām rebeļi. Mums bija viena alga. Rebeli. Jā, mums vienkārši vajadzēja pabeigt skolu, jo tas bija checkmarks mūsu listā ar lietām, kas ir jāizdara. Un te pat nebijām, mums pat tas nebija nepieciešams. Mums pat nebija tāda vēlme to izdarīt. Vecāki mūs spied, skolotāji mūs spied, un mēs paši nespratām īsti, kāpēc tas ir jādara. Jā. Bet tagad, kad mēs paši saprotam, ka vajag darīt. Nē, mēs sapratām tad to, ka skola ir vajadzīga. Mēs vienkārši negribējām to līdz galam saprast, lai uz viņu turpināt iet. Jā. Nu, mēs to izdarījām, bet te ļoti negribīgi. Jā. Jā. Taču mēs ļoti labi apzinājāmies to, ka skola ir nepieciešama un tā tālāk tā joprojām. Bet jā. Vispār runājot par pamatskolu un vidusskolu, Dānijā ir pilnīgi citādi. Kādā ziņā? Tur pamatskolas un vidusskolas ir ļoti stilīgas. Tā kā tur māca filozofiju un kino un visas tās ļoti kreatīvi jaukās lietas, kuras tev kā augošam, foršam organismam liek domāt out of the box un tad tu vienkārši izauc kā stilīgāks cilvēks. Un, jā. Tas noteikti sakņojās tajā, ka Latvijā ir ļoti novecojusi izglītības sistēma, kas vairāk ir vērtēja, pielīdzinām PSRS laiku skolām. Bet es nesaprotu, kā var Latvija būt, tu man šobrīd izlaboju, es to teikšu daudz lietas, kuras es nesaprotu, bet es nesaprotu, kā var Latvija būt Eiropā, kur viss tiek vadīts pēc kaut kādiem konkrētiem standartiem, vai ne? Tā kā, tā. Jā. Tad kāpēc Latvijas izglītības sistēma vēl projām šķiet kā below average? Tā kā, Tā īsti nav. Varbūt pamatskolas un vidusskolas līmenī atsevišķās skolās tas ir ļoti jūtams, bet, piemēram, augstskolu ziņā mums ir viens no augstākajiem procentiem augstskolas apmeklējumā. Visi cilvēki zina to, ka ir jāiet uz augstskolu, jo citādi nebūs darba. Labi, par to es nevaru vērčot, neesmu bijis augstskolās Latvijā. Nezinu, studēju Dānijā, maziņais referents klausītājiem. Taču, ignorējot to, ka augstskolas ir stilīgas Latvijā un tā tālāk. Atgriežoties pie fakta, ka viss ir vadās pēc vieniem standartiem, tad kāpēc
citās valstīs vidusskolas un pamatskolas ir augstākā līmenī, lai arī tā ir tā pati Eiropa, kur ķipa visam vajadzētu būt pēc Eiropas standartiem. Man šķiet, ka pamatskolām un vidusskolām īsti nav tie standarti vienot Eiropai, jo tas ir tā kā gateways uz augstskolu. Visiem ir svarīgi, lai augstskolas būtu krūtas, jo tur tu iegūsi to īsto izglītību. Pamatskola un vidusskola ir vairāk, lai tu iegūtu pietiekami daudz zināšanas, lai tu varētu mācīties augstskolā. Tas arī ir viss. Okay. Tāpēc arī ir Eiropas eksāmeni, vai ne? Jā. Un viss, kas tev ir jāizdara pamatskolā, vidusskolā, ir jāiemācās pietiekami daudz, lai tu noliktos Eiropas eksāmenus pietiekami labā līmenī, lai tu tiktu uz augstskolu. Kur visās valstīs ir vienā? Jā. Okay. Un pārējie priekšmeti ir blakus, kā tu teici, Dānijā ir filozofija un kino, mums ir sports, sports, tas ir nepareizi, bet mums ir, es nezinu, mums ir nevajadzīgi priekšmeti ļoti daudz, man tā šķiet. Vai arī vajadzīgi priekšmeti, kur mums nemāca vajadzīgās lietas. Piemēram, mums ir ekonomika, kur mums māca par daudz milzīgākām lietām, par lielām tēmām, kuras mums īsti nenodara, kamēr mums vajadzētu mācīties, kā var dzīvot, kā darbojās algas, kā var nodokļus. Jā. Tās ir daudz svarīgākas lietas, kuras mums reāli māca. Ikdienas lietas. Man liekas, kas ir ļoti underestimated šis te priekšmets. Jā. Ir sociālās zinības, kas pārējot uz angļu valodu būtu vienkārši communication. Neobligāti. Sociālajās zinībās māca arī par higiēnu un māca arī par to, kā strādā ķermenis un tā tālāk. Okay. Bet, anyway, tad tāda maziņās lēkums vienkārši Emīlam viss kārtībā. Nē, es domāju, ka tā main lieta būtu tāda, ka būtu jāmāca arī obligāti filozofiju un nevis filozofiju kopumā, bet tīri kritiskā domāšana, loģika, lai cilvēki jau pabeidzot pamatskolu, vidusskolu, mācētu kritiski skatīties uz ziņām, kritiski skatīties uz to, ko viņiem stāsta cilvēki, pārbaudīt, vai tas, ko citi stāsta, viņam ir ar faktiem pamatots un tam līdzīgi. Jo tagad pabeidz cilvēku vidusskolu, viņiem nav nejausmas, kā vispār dzīvot. Viņi ir naivi, viņi skatās, ka ziņās rāda kaut ko, viņi uzreiz tam tic. Jo ziņas, tās ir šis ziņas, tur noteikti saka patiesību. Bet, ja mēs apskatāmies, kas reāli notiek tajās ziņu aģentūrās, tad viņi veido ziņas vienkārši pēc tā, kas cilvēkiem liksies viskontroversālākais. Un kur būs cilvēkiem, wow, tas tā tiešām notiek. Tā kā nesen es redzēju, bija kaut kādā ziņu saitā ierakstīts, ka ir tāds piedāvājums, ka vajadzētu veciem cilvēkiem aizliegt no rītiem braukt ar sabiedrisko transportu. un tas es ļoti labi to saprotu. Un to, protams, ir, ja mēs palasam to rakstā patiesībā ir teikts, ka viena jaunieta to ir ieteikusi. Ka viņai nepatīkot no rīta braukt uz skolu, jo tur ir veci cilvēki un omītes, un viņai ir pretīgi kopā ar viņiem atrasties transportā. Un tas ir ļoti saprotami. Es ļoti saprotu to jaunietu, un ka viņai nepatīk tas. Bet no tā uztaisīt ziņu rakstu, un tagad to virsrakstu ierauga cilvēku un saka, wow, uz kurien iet šī pasaule, tagad neatļaus veciem cilvēkiem braukt ar sabiedrisko transportu noteiktās dienas ziņās. Nē, tas tā nenotiks. Vienkārši ir paņemts vienas jaunietes viedoklis un no tā uztaisīts raksts. Tā kā BuzzFeed. Jā. Vienkārši clickbait. Jā. Tikai vienīgi atšķirība tāda, ka BuzzFeed ir nevis... Jebkurš var ierakstīt lietas. Jebkurš var aiziet uztaisīt profilu un ierakstīt lietu BuzzFeed. Tāpēc man liekas tik ļoti smieklīgi, kā dažreiz cilvēki tā kā referenco BuzzFeed. Tā kā tu vari, fine, Wikipedia arī ir open un tu vari iet un reģistrēties. Un bet tur tomēr ir kaut kāda struktūra, ka pārbauda cilvēki. Exactly. Tur tas, tur ir liels community saistā viss. Kad BuzzFeed ir, BuzzFeed. Man liekas, tas vienkārši, tas nosaukums ir tik perfekts, viņš ir memorable. Tu vari atcerēties to, ka tā ir tā lieta, ko tu nevajag klausīt. Tas ir baigi labi. Nevienu brīdi neaizmirstīs. Es nezinu, vai ļoti daudz cilvēku uztver to kā legit vietu, kur meklēt faktus, bet es saprotu to domu. Atkal un atkal atgriežos pie tā, ka man cilvēki to saka. Tas ir ļoti reoccurring manā dzīvē, un man liekas, man vajag vienkārši mainīt cilvēkus, kuriem es uzturos. Tā kā tas nav ok. Bet man parasti ļoti pozitīvā puse tam visam ir tāda, ka man parasti sanāk ļoti ātri pārliecināt tos cilvēkus par to, ka tas source ir garbage. Protams. Jo es vienkārši viņiem uzdodu jautājumus sakarā ar to konkrēto tēmu,
Un tad viņiem ir tāds, bet tu teici to, un tad es ļoti viegli vienkārši apgāžu to, tāpēc, ka tas ir viegli apgāžams un whatever. Un viena lieta aizved uz nākamo, un tad tadā! Magic tricks! Es tikko taisīju jazz hands visiem, kas klausās. Jā. Jazz hands, yeah! Jā, bet es gribētu parunāt par mūziku. Tu gribi parunāt par mūziku? Es gribu parunāt par mūziku. Davai runājam par mūziku. Es gribētu parunāt par mūziku, un es gribētu parunāt par post-rock. Jo tas ir manai sirdī tuvs žanrs, vismaz tuvākajā laikā, uz atpakaļ un uz priekšu. Un, ja kāds nezina, kas ir post-rocks, tas principā ir instrumentālais rocks. Un tas subžanrs, kas man ļoti iet pie sirds, ir crescendocore. Un crescendocore, tas gluži nav subžanrs, bet tas ir stils, kurā ir ļoti ilgs build-ups, kur ir, teiksim, mierīga melodija, lēnām pievienojās arvien vairāk instrumenti, un otrajā dziesmas daļā sākās, tā teikt, žests. Kā tu nosaukt? Wow! Sākās žests! Cik daudz cilvēku zina to vārdu? Pieņemsim, ka diezgan daudz. Okay. Sākās, visādi, ne tad drops, bet tas varētu pielīdzināt dubstep dropiem, jā. Tikai rock'n'roll veidā. Roka veidā. Jā. Instrumentālās mūzikas veidā. Jā. Un, ja jums interesē paklausīties kaut ko, tad es ieteiktu paklausīties Explosions in the Sky, vecos albumus vai Godspeed You Black Emperor, ko es noteikti pievienošu descriptionā. That's nice. Jā. Nē, vienkārši Russian Circles un viss dzīve. Russian Circles arī, bet es neesmu vēl īsti ieklausījies tajā viņa skanējumā. Neesmu vēl izpratis. Tāpēc man tik ļoti necipīja. Labi, ok. Stāst, ko tu tur stilīgi klausies tagad? Tagad es klausos Yindi Halda, kas ir ar Y-N-D-I. Iemetīsim descriptionā, viss būs kārtībā. Jā. Un tas arī ir crescendokors, un viņi ir no Anglijas. Un tas nosaukums no kaut kādas sēnu vācu valodas nozīmē Enjoy Eternal Bliss, kas arī ir viņa pirmā albuma nosaukums, kurus noteikti ieteiktu paklausīties, ja tīpaši patīk post-rocks. Un vēl ir grupa Mono no Japānas, kas arī ir post-rocks. Es nezinu, vai tas īsti ir crescendocore, bet ļoti, ļoti skaista mūzika. Un es neesmu arī daudz ko klausījies no Japānas, tāpēc bija interesanti paklausīties, kā no citas kultūras veido man pazīstamu žanru mūziku. Jā. Un ko tu klausies? Cool. Pēdējo gadu laikā es esmu tā kā mēģinu būt ļoti produktīvs un strādāt pie visādiem dizainiem un grafikām un būt kreatīvs un fotogrāfijas un video un tā tālāk. Bet visu editinga laikā es vienkārši parasti ieeju SoundCloudā, uzlieku kaut kādus savus whatever setus, es nezinu, kaut vai tas, kas man vislabāk nodarbina, ir Electro Swing, kas ir super nice un man vienmēr kustina un jā. Tas ir tā kā elektromūzikas un swinga apvienojas. Jā, super nice un nereāli patīk. Plus vēl tas ir tā kā dzert kafiju vienkārši. Vai lietot kokaīnu. Whatever's closest to you. Tā kā, I don't judge. Un parasti SoundClouds ir ļoti jauks un ieved mani visādā mūzikas rabbit holā, un tad es beigās atopos klausoties kaut kādu maksimālu death metalu kaut kur pa vidu vecrīgai kaut kādā kafejnīcā. Un tad tu no elektroswinga tu aizies death metalu. Jā, viņš man aizved maziņais rabbit hols, viss kārtībā. Bet es to nekad nepamanu, tagad sāk skanēt tas death metals. Kad tā dziesma ir vairāk vai mazāk pie beigām, tad es tā, kas skan? Tāpēc, kas mēģina darīt lietas. Jā. Bet runājot par post-rocku, dziesma, kas skanēja pie intro, kad mēs iepazīstinājām sevi, bija no grupas Black Hill and Hekla ar 2 A. Labi, tas nav svarīgi, es tad nespelošu lietas, tā kā būs viss descriptionos un tā tālāk. No albuma Rivers and Shores, grupa no Ungārijas, es ļoti atvainojos par izrunāšanu, Győr pilsētas, grupa dibināta 2014. Gadā. Tad diezgan jauna grupa. Ļoti jauna grupa, man liekas, ka pat varētu tā teikt, vēl jaunāk tad būtu, kas šogad pagājušais gads. Tā kā, viss, that's all you have.
Black Hill and Hekla, tas ir tā kā savienojums no diviem izpildītājiem, jo abi divi bija diezgan broke as fuck, un lai dibinātu grupu, viņiem nebija naudu, lai katram dibinātu grupu individuāli, so viņi dibināja grupu kopā. Vai pareizāk sakot, viņi uztaisīja albumu kopā, jo pa pāriem dziesmi ir viena dziesma ir no viena izpildītāja un otra dziesma ir no otra izpildītāja. Jā, vispār albums ir super jauks un lielākoties diezgan mierīgs. Tā kā es domāju, ka lai arī ko jūs darītu, tas ir ļoti jauks backgrounds, kam skanē, tas ir super. Ļoti jauks klavierspēles un bungas ir vienkārši nespēja pārāk jauki vispār. Jā, tas vispār ļoti interesanti. Postrakam, man liekas, pat neraksturīgi, ka ir tādas mierīgas klavieres. Paga Balmarhē. Jā, bet ja mēs skatāmies uz vairāk tādām populārajām postrak grupām, tad viņas visas vairāk koncentrējās uz roka instrumentiem un klavieres tur ir mazāk dominē. Jā, bet mēs runājam par tām, kas ir populārs, tā kā... tas ir, tā teikt, post-rock mainstreams, jā. Kas ir astronauti un... Jā, Gāzi un astronauti. Un Explosion un Mogwais un... Jā, ok. Labi, jā, ok. Ja tas, es nezinu, tā kā, ja tas ir mainstreams... Jā, tas skatās mainstreams, jā, tāpēc es saku, ļoti interesanti paklausīties post-rock arī tādā mierīgākā izpildījumā. Jo tas ir tas, kas man patīk vairāk. Jā, man Balmarhē un šis albums iet daudz vairāk pie sirds nekā... Kaut vai tas nav pareizi teikt, tas ir pilnīgs garstāvokļu jautājums. Jā, protams. Tā kā, ir dažas dienas, kas grib, lai man norauj pauri un vienkārši es dzirdu vienu konkrētu noti, kas vienkārši iet zapli un kaut kāds čalis vienkārši dauza šķīvjus līdz bezsamaņai. Tas ir superīgi. Bet lielākoties teiktu to, ka man labāk patīk mierīgs postruks. Interesanti. Jā. Kaut kā tā, lai arī cik ļoti es mīlētu nereāli smagu mūziku. Es nezinu, man post-roks ir tas maziņais escape vienkārši, kad es varu ieslēgt viņu un relax. Jā. Un man nav jāuztraucās par to, ka kaut kas pēkšņi aizies pilnīgi south un čāls sāks skrīmot mikrofonā un jā. Kas gan nav bijis raksturīgs post-rokam. Bet jā. Nē, visam pārējiem, ko es klausos. Nē, tur tā lieta, jā. Man liekas, ka post-roks ir kaut kur pa vidu starp tieši to trako mūziku un tādu melodisko. Jā. Labi, beidzam. Neviens no mūs. Jā. Ja, referencē, neviens no mūs nav mūziķi. So, es esmu spēlējis bungas ģitāru, bet tā kā pilnībā casual. Neko es neesmu mācījies nekādās mūzikas skolās, ne pie kādiem profesionāliem. Bet mēs kādu laiku spēlējām Guitar Hero. So. Jā, mēs spēlējām Guitar Hero daudz. So, tas bija stilīgi. Tad mēs bišķi esam mūziķi pēc mileniāļu domām. Yeah, boy. Bet jā, 3 Doors Down, Kryptonite for life. Nesen atradu, iepazinos meiteni, kurai tā dziesma ir mīļākā dziesma. Tad, by the way, to meiteni sauc Liena, kas ir tā, kur mēs čilojām. Jā, jā, mēs tur likām uz apli vienkārši to dziesmu. Tas bija rīktīgi nē. Maz mini Guitar Hero nostalģija, viss beigas super. Es nesaprotu, kā var būt mīļākā dziesma. Es pat nevarētu iedomāties mīļāko izpildītāju, kur nu vēl dziesma. Nē, ok, labi, Jesus Christ. Labi, jā, es saprotu, ka tas ir... Viņai ļoti tajā brīdī ļoti patīk tā dziesma. Exactly. Bet vienkārši paskot, ka tā mīļākā dziesma, man tas vienkārši does not compute. Error, does not compute, error. Tā. Jo, ja tev būtu jāpasaka, kas ir tavs mīļākais izpildītājs, viņš nevarētu pateikt. Man gribētu nosaukt 5. Tas būtu tā kā minimums. Bet tu varētu nosaukt 5 izpildītājs, kas ir tavu mīļākie izpildītāji. Jā, tāpēc, ka es varētu iedomāties 5 žanrus, kuri man patīk visvairāk. 5 žanrus un no katra žanra mīļāko grupu. Jā. Tas smēko sens. Jā, un tad, tā kā, tad mēs varam aiziet līdz tam cancer ekstrīmam, kas ir, ja tu būtu uz neapdzīvotas salas, kas būtu tas viens albums, kuru tu ņemtu līdzi. Wow, viens albums, ko es ņemtu līdzi uz neapdzīvotas salas. Tas patiesībā... Tas nav tik svarīgi, tu neklausīsies, un tik ilgi tev ēdienu nedod līdzi. So, tā kā tu esi vienkārši neapdzīvotas salas. Atkarīgs no cilvēka. Ir cilvēki, kur arī no smiltīm varēs uztaisīt bišteku. Tas viss normāli. Bet tas būtu viens albums, kas būtu jāņem līdzi, tad viņam vajadzētu būt ļoti... Dinamiskam. Tur vajadzētu būt
ļoti, tur vajadzētu būt žanru pārklājumam, tur vajadzētu būt tālāk, ka katru dziesmu no savu žanru. Es varu atbildēt vienkārši tā vietā. Nē, es zinu, ka es ņemtu gan jau kādu Radiohead albumu, bet es nedomāju, ka tas būtu pareizais. Es neuzskatu, ka tā ir pareiza atbilde. Man liekas, ka tev tā būtu pareiza atbilde. Tas tāpēc, ka es šobrīd tā ir grupa, ko es varu. Nē, es vienkārši varu tev iedomāties pludmalē, klausoties Radiohead. Tās pāris dienas. Waiting to die, jā. Jā, tā kā pilnībā elementāri, bez nekādām problēmām. Varētu būt. Es nezinu, ko es neatceros. Man tikko tas jautājums ienāca galvā. Yeah. This is not rehearsed. Tā kā šies ir pilnībā on the fly. Bet jā, man nav nejāsmas. Skaidrs. Tiešām. Nē, tur vajadzētu padomāt, jā. Tāpēc vajadzētu būt albumam, kur ir gan trakas dziesmas, gan mierīgas dziesmas. Man nāk The Kills galvā. The Kills? Jā. Nu, tur ir gan trakas, gan mierīgas dziesmas. Bet man pietrūktu īstas bungas un klavieres. Es saku, tur vajadzētu arī pārklāties visiem instrumentiem, kurus var... Tad vajag, tad vienkārši tam čalītim, kas ar Alisonu kopā ir The Kills. Kā tu čals sauc? Tu zini? Tu nezini? Es neatceros tagad. Ok, nav svarīgi. Bet tagad man ienāca prātā. Otrs čalis, kas ir The Kills, Jā. Un tad viņu vajag pasaules, kad viņi ierakst nākamo Dead Weather albumu, un tad viņam vajag, tad Jackam vajag spēlēt īstās bungas, un tad tam čalim vajag spēlēt sampleboardu, un Alisonai vajag dziedāt. Un tad viss pasaule būs laimīga, un mēs varam visu nomirt. Nu, bet tikpat labi tas jau ir Dead Weather, kur Alisona vienkārši dzied, un viņa apkārt ir grupa. Bet nu labi, par to visu. Domājot par to, kur pārklājās instrumenti un žanri, es teiktu, tomēr Gorillaz, tāpēc, ka viņi dara to, ka viņi katrai dziesmai gandrīz vai piesauc savus izpildītājus klāt. Katra dziesma ir ar savu, gandrīz savā žanrā. So vienkārši tu ņemtu Plastic Beach? Nu, Plastic Beach varbūt nē. Irony, though. jā. Nē, nu kādu no vecākajiem albumiem, es teiktu, man nenāk prātā. Bet viņiem ir ļoti... Es ņemtu Plastic Beach. Jā. Es viņu nesen noklausījos, tā kā ilgstoši man vajag patīk. Nu, cik nesen, pāris mēnešus atpakaļ. Bet es viņu nebiju klausījies labi, ja kaut kādu gadu vispār nebija dzirdējis nevienu no tādām dziesmām. Un tad es viņu vienkārši arhīvos uzraku un bija tāds, ok, labi. Let's see how the cookie crumbles. Un bija baignes, man vajag patīk. Salīdzinoši man labāk patīk vecā albumi. Tas ir pilnībā normāls, subjektīvs viedoklis. Pilnībā to pieņem. Es nesaku to, ka vecie albumi ir sliktāk vai labāk, man vienkārši Gorillaz ir vispār par devinu. Un. Ko mēs varam parunāt? Parunāt par seriāliem? Parunāt par seriāliem. Varētu piespiest cilvēkus skatīties seriālus, lai mēs varam pārunāt un palasīt arī, ko viņi grib. Jā, tev pilnīgi taisnība. Es neesmu dzirdējis nevienu cilvēku, kas pasaka kaut ko par Westworld. Nevienu cilvēku. Neesmu saticis vispār. Izņemot tevi. Jā. Es esmu mēģinājis cilvēkiem pateikt to, ka viņiem ir jāskatās, bet joprojām neviens nav sācis skatīties. Un man liekas tik dīvaini. Tik ļoti dīvaini. Tas ir jaunais HBO flagships reāli. Viņi mēģina uztaisīt to par jauno Game of Thrones. Viņiem tas neko nesaka. Tad, tā kā, man liekas, ka pelēkiem cilvēkiem tas neko nepārliecina. Jā, viņi zina, kas ir Game of Thrones, bet viņi nezina, ka HBO vienmēr taisa kvalitātes seriāls un cik daudz naudu viņi iegrūž. Jā. Kaut vai tas pats Vinils, kurā viņi iegrūda 100 miljonus un kurš pēc pirmās sezonas tika kancelots. Diemžēl. Jā. Lai arī es neesmu redzējis. Es zinu to, kā visi cilvēki, kas ir redzējuši to pirmo sezonu, vienkārši šobrīd raud stūros, jo esot bijis tik nice, bet diemžēl... Nē, es arī ļoti saprotu to, kāpēc daudziem viņš nepatika un kāpēc viņam bija tik zema reitinga, jo tas pacings bija nedaudz par lēnu un nebija pietiekami labs character developments. Bet labi, runājot par Westworld. Bet referencēji tātad Game of Thrones, HBO seriāls, pēc 2 sezonām vai pēc 2 gadiem beigsies Game of Thrones. Jā. HBO kā ļoti lielam kanālam vajag jaunu seriālu, kā noturēt savus skatītājus pie tās subscription, lai viņi katru mēnesi turpinātu maksāt viņiem par HBO Live un tā tālāk. Jā. Nē, HBO Go? HBO Go, jā. HBO Go. Un pirmais mēģinājums ar to bija Vinyl, kas ir seriāls par 70. 80. gadi, par, rock mūzikas sākums, nē, bet tas nav rock mūzikas sākums, bet par to, kā uzsprāga visu mūzikas industriju, teiksim tā. Ok. Un tad tas aizgāja pa burbuli, lai arī tik ieguldīti 100 miljoni
tomēr skatītājiem tik ļoti negāja pie sirds. Jā, un režisors bija Scorsese, un tik skaista aktieri, un tik labi aktieri spēlē, tik žēl, ka viņš beidzās. Un tagad otrais mēģinājums, 4. sērija ir iznākusi šobrīd, tātad iznāca pirmā sērija 4 nedēļas apakaļ, ļoti nesen. Seriāls saucās Westworld. Jā. Un viņi veido... Es pat nezinu, kur lai sāk. Ģeniāli cilvēki. Viņi veido vienkārši ģeniāli cilvēki. Viņi veido krei cilvēki. Tā kā, jā. Vispirms vajadzētu teikt to, ka pirmais cilvēks, kuram ienāca prātā doma par šo seriālu, bija J.J. Abrams, kurš strādāja pie Lost, kurš strādāja pie daudzām filmām, kā piemēram pēdējās filmas bija Jaunie zvaigžņu kari, pirmais Star Treks. Viņš vienkārši atdzīvina franchise. Jā. Un tad viņam jau kādu laiku galvā bija doma par seriālu, kur būtu tāds kā atrakciju parks. Referencēja, tā filma eksistē. Jā, Westworld filma arī eksistē, no kuras ir tā pirmā doma, bet viņš tomēr izdomāja, kā to uztaisīt par seriālu, jau sezonām uz priekšu ir sarakstīts vismaz plot pointi. Un tie cilvēki, kas pie tā seriāla strādā, Kristofers Nolans, jūs viņu pazīstat, bet viņš gluži pie tā seriāla strādā viņa brālis, kurš ir sarakstījis tādas lietas kā... Jonathan Nolan. Jā, Jonathans Nolans. Viņš ir sarakstījis priekš savu brāļa Memento, Prestige, Dark Knight, otros un trešos Interstellar. Tātad, cilvēks, kurš māk rakstīt. Neko viņš nemāk. Bezpajums next. Un otrs kreators ir viņa sieva, Lisa Joy, kur arī strādāja pie tādiem seriāliem kā Pushing Daisies un Burn Notice, kas ir diezgan augstu kritiski novērtēti. Tas nozīmē, ka pie tāda seriāla strādā tiešām zinoši cilvēki, un plus J.J. Abrams, kurš viņiem pateica, kas viņiem ir jādara. Labi, ka viņš beidzam name-dropot. Ķeramies pie lietas, kas ir to, ka tas seriāls ir vienkārši bonkers fucking crazy. Jā. Actings ir super enjoyable. Premises ir vienkārši bad shit insane. Jā. Un overall plots ir vienkārši perfekti. Jā, tas ir jaunais Twin Peaks Lost tipa seriāls, par kuru runā vienkārši cilvēki katru nedēļu, domā, kas varētu notikt uz priekšu, taisa savas trakās teorijas. Jā, Redditā runā vairāk nekā par global warming. Jā. Es domāju, ka par lielāko daļu vietām runā vairāk nekā global warming. Vai tad ne? Nevienam īsti nepišķi. Klausītājiem es novicināju tikko plecus, es nezinu. Tā kā, nav jāsmas, es gribēju salīdzināt ar kaut ko, kas matters. Bet... Cilvēkiem interesē lietas, kuras notiek viņa dzīvēs. Globālā sasilšana īsti mums netraucē šobrīd. Jā, viņi notiek uz citas planētas, viņi nenotiek mūsu dzīvē. Labi, es nesāku šito. Mūsu tieši tas neietekmē. Katru ikdienā ietekmē tas, ka globālā sasilšana notiek. Es tik ļoti negribēju. Ziemās ir nedaudz augstāks un vasarās nedaudz siltāks. Man nepatīk. Daudz svarīgāk ir skatīties seriālus. Wow, kas notiks tālāk? Tas ir interesanti. Okay. Bet anyway, super jauks seriāls. Bet jā, atgriežoties pie tēmas, kad es neesmu dzirdējis cilvēks, es mēģināju viņu prīčot, sakot pilnīgi tās pašas lietas, kuras mēs tikko nosaucām. Jo man liekas, ka ar to pietiek. Jā, tā vajadzētu būt. Jā, tu name-dropo pāris režisorus / rakstīt writers un tā tālāk. Creators un tu apmēram iedod to premisi un tad tu ceri uz to, ka... Un plus vēl tu pasaki to, ka tas ir HBO nākamais big thing. Un tad, ķipa, vajadzētu būt tā, ka tie cilvēki saprot to, ka tas ir... vismaz jāapmēģina. Pilot nosties, es nezinu. Tieši tā, jā, noteikti. Vismaz pilots jānostās, es domāju, tas jau ieroja. Patiesībā jau pirmās 2 sērijas, jo otrā sērija arī ir tā kā pilots. Man otrā sērija patīk labāk. Jā. Bet tas seriāls kopumā ir par mākslīgā intelekta rašanos, tā teikt. Vismaz tā viņi... Nemēģināsim definēt šo seriālu, man ir ļoti grūti. Tur ir tik daudz lietas. Es domāju, ja 2 vārdos būtu jāapsaka, tā tas būtu mākslīgā intelekta rašanās. Es zinu, ka tie nav 2 vārdi. Jā, tāpēc es teicu, saīsinamies mākslīgais intelekts. Jā, sure. Un man liekas, tā ir ļoti interesanta un mūsdienīga tēma. Super, jā. Svarīga tēma. Par ko vajadzētu vairāk cilvēkiem runāt, jo es domāju, ka tas nav nemaz tik tālu, ka tas notiks arī reālajā dzīvē. Jā. Seriāls, kuru es negaidīju, kad visi skatīsies, bet visi skatās, vismaz cik es esmu redzējis Facebookā, jo cilvēki tagad viņi postot to, ka viņi watcho lietas. Jā. Un plus vēl es esmu dzirdējis vairāk kārt no cilvēkiem kaut kur arī reālajā dzīvē, kad viņi man stāsta lietas. Jā. Ir Black Mirror.
kas ir, ja kas uz visiem seriāliem un visām lietām, ko mēs te referencējam, būs visādi description forši, kur būs rakstīts, nezinu, seriāli un tad link iemest iekšā. Nu, visu varēsiet atrast. Jā. Es domāju, lielākā daļa cilvēku zina, kas ir Black Mirror. Nu, labi, jā. Kas ir lielākā daļa cilvēku? Tā kā, es nezinu, man liekas, ka lielākā daļa cilvēku zina, kas ir Game of Thrones. Nu jā, bet es domāju, ka mūsu mērķa auditorija, ja tā var izteikties, zinātu, kas ir Black Mirror. Nu, vecam cilvēku, kuriem patīk skatīties filmas, seriālus vai tā var. Jā. Nu labi, pieņemsim. Es zinu ļoti daudz cilvēku, kas zina, kas ir Black Mirror, bet nav viņa redzējuši. Tas ir bēdīgi. No shit. Tā kā tas ir ļoti bēdīgi, tāpēc, ka tas nav pat svarīgi, kā tu skaties to seriālu. Sākt skatīties no 3. sezonas 1. sērijas un beigt ar 1. sezonas 2. sēriju. Jā. Pilnībā neko nemaina tavā dzīvē. Jā. Tas ir tāds kā anthology series, kur katra sērija ir jauns notikums, kas nav... Pilnībā jauna aktieri. Jā, saistīts ar pārējām sērijām. Jā, vienīgais, kā tas tiek definēts kā pats šovs, ir tīri... Tā foršā definīcija. Paņemsim kaut kādu lietu, kas ir saistīga ar tehnoloģijām šobrīd, un vienkārši uzcelsim viņu līdz 11 ekstrīmam, un tad pastīsimies, kā tas varētu tā kā, ietekmēt nākotni. Jā. Tā kā, es nezinu, sākot ar to, kā cilvēki reito viens otru šajā te Instagramā, kad like ir basically tas pats, kas maksā cilvēkam algu, un tā tālāk. Un tur ir ļoti daudz tādu konceptu, kas tiek parādīts tiešām no ekstrīma puses un tiešām aizpušota līdz pilnīgai besam. Ja? Kas ir super nice. Tas tiešām liek aizdomāties par to, kur mēs ejam kā cilvēki, kas tik ļoti mīl tehniku. Jā. Un kvalitāte, protams, arī ir attiecīgi ļoti augsta, ņemot vērā to, ka tas ir Netflix seriāls, ņemot vērā to, ka piesaistīti ir ļoti zināmi cilvēki. Jā. Production value tur vienkārši krekrē. Nē, man dažreiz gribās piekasīties dažām serijām, ka tur tas production value nedaudz aizkrīt, bet es saprotu to, ka, jā, anyway, tas nav tik svarīgi. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Nē. Bet tad vēl ir šovs, kurš šobrīd iet, es ļoti atvainojos, šovs, kurš šobrīd iet 6. sērija? Tagad tikko 7. Tikko iznāca 7. sērija, seriāla American Horror Story. Tas ir bailīgi. Bailīgāk, ka to seriāli ir. Wow. Such burn, can't even. Tātad ideja kopumā, sāksim ar to pirmajām tām pāris sērijām. Ideja kopumā šai sezonai, pagadiem, man vajag iedot intro. Seriāls kā tāds, es nezinu, vai cilvēki tiešām nezinu, tas ir American Horror Story, bet labi. Katra sezona ir savs stāsts, arī vairāk vai mazāk nesaistīts ar iepriekšējām sērijām, sezonām. Katrā sezonā ir cits notikums. Un, manuprāt, ja jūs neesat redzējuši neko no American Horror Story, jūs varat noskatīties pirmās 2 sezonas, un ar to pilnībā pietiks, jūs varat tālāk neskatīties, jo pārējās sezonas ir nedaudz sliktākas. Es pat teiktu, daudz sliktākas. Bet tas ir mans subjektīvais viedoklis, es zinu, ka daudziem cilvēkiem patīk arī pārējās sezonas. Un es arī turpināju skatīties, lai arī man nepārāk patīk. Bet jā, tātad šīs sezonas ideja ir ļoti basic, ir māja, kurai ir, es nezinu, kā lai to pasaku, viņi ir uz tā kā ļoti svētas zemes, kuru apdzīvoja kādreiz iedzīvotāji, kuri vēl joprojām hanto šo zemi, un jebkurš cilvēks, kuram pieder šī māja, tiek eventually vienkārši nogalināts. No sākuma hantots, biedēts un tā tālāk, līdz brīdim, kamēr tas cilvēks tiek nogalināts, jo reizi gadā ir tāda lieta, kas saucās Red Moon, kur tie paši gari drīkst nogalināt cilvēkus, kas tur dzīvo. Jā, un tur ne tikai tie iedzīvotāji, bet, protams, entie mitiskie radījumi no visādām pusēm, un arī hillbillies, kur dzīvo netālu. Būtībā viss, kas ir apkārt, mēģina viņus nogalināt, un tajā mājā arī ir bijuši ļoti daudz nāves.
Un visi tie cilvēki, kas tur ir nomiruši, arī nāk atpakaļ un mēģina viņus nogalināt. Nu, tas ir čuman maģi ar rozīnēm. Es nesaprotu, ko viņi vispār domāju. Un šai sezonai ir ļoti interesants piedūriens tajā, ka viņi referencē pilnībā visas sezonas, kas ir bijušas iepriekš. Ļoti, ļoti minimāli, taču, kā jau Harijs teica to, ka tur ir ļoti daudz lietas, kas mēģina viņus nogalināt. Un ik pa brīdim parādās kaut kāds jauns gars vai rēks vai vienalga kas ir ar maziņā reference uz kaut kādu 2. vai 3. vai 1. sezonu, tīri priekš fanātiem. Es nezinu, ne priekš kā cits. Tā kā, tīri viņi to izdarīja izdarīšanas pēc, jo tas likās stilīgi. Tātad, ir ļoti, man šķiet, ka ļoti vāja sezona kopumā. Jā. Maziņie, mēs jau esam izspēlējuši ļoti daudz, tā kā, es nezinu, var uzspiest mute uz nākamajām 2 minūtēm, ja negribu, lai izspēlē vairāk. Es domāju, ka nav vērts, jo šī sezona nav pārāk labi, bet anyway, ja jūs esat redzējuši tik tālu, vai jūs noklausījuši to, ko es saku, šitik tālu, tad varat mierīgi klausīties tālāk, tas nav, neko nemainīs daudz ko. Neko nemainīs daudz ko. Jā, Teikumi vārdi. Sezonas vidū ir diezgan liels plot twists, kurš man sasolīja ļoti daudz, kuru es personīgi gaidīju. Man likās, ka ne jau būs tā, ka tagad tiks spiests viss tas stāsts par to māju tik ļoti un blā, blā, blā. Un, lai arī plot twists notika un lai arī viņš bija ļoti tuvu tam, ko mēs ar Hariju gaidījām, palika tas pats vienkārši, eventually. Viena sērija bija ar nereāli lielu promisu, kad notika tas plot twists, un tad nākamajai sērijai vajadzētu iet ar vien tālāk un darīt vēl stilīgākas lietas, bet viņi to neizdarīja, viņi vienkārši turpināja to pašu mediocre bullshit, un tur nebija nekādu pīku, tur nebija nekādu up and down emotionally. Viņi basically palika joprojām tajā mājā, un joprojām viņus nogalīja visādi gāri. Tas nav svarīgi, tā kā mēs varētu šobrīd maksimāli izspoilot to plot twist, bet tas nav vērts vienkārši. Nevis tāpēc, ka viņš ir tik labs, bet tāpēc, ka viņš vienkārši nav. Un, lai tā ideja ir stilīga un izpildījums nav pārāk labs. Izpildījums ir vienkārši garbage. Jā. Bet tas ir American Horror Story. Es domāju, ka jūs viņu tik ļoti tagad skatīsieties pēc visu tā. Tas ļoti labi viņu tā kā silojā. Jā, definitely. Bet tomēr Harijam bija ļoti liela kopsavilkumā, no tā, ko es tikko pateicu. Šī sezona, mēsls, pirmās 2 sezonas, riktīgi nice. Tadā! Tādiem cilvēkiem patīk arī vidus sezonas, bet es neesmu. Es zinu cilvēkus, kuriem patīk tās raganas sezonas. To es vispār nesaprotu. Tas bija, man liekas, pilnīgi garām. Tu mani tik ļoti tā kā saltī nodirs to sezonu, kad es nespēju pat vispār viņu nokačāt. Tas ir nepareizi. Man liekas, nevajadzēja neko teikt. Tev vajadzēja noskatīties un pateikt savu viedokli. Jā, tad vienalga nav svarīgi. Tālāk, kas notiek? Mēs varam, es nezinu, parunāt par filmām? Mēs varam parunāt par filmām, jā. Jā, films ir stilīgs. Par ko gribi parunāt? Es cik biju uz kino nesen. Jā? Jā, pirmdien. Šodien piekdien, tas ir 4 dienas vēlāk. Tas ir tik svarīgi. Tas ir nereāli svarīgi. Man tikko es jūtu, kā pilnībā visi skatītāji vienkārši pilnībā confused par to, kad es biju uz kino, kad tu darīji lietas. Tad tu biji pirmdien, kas tad ir par dienu? Kurā dienā jūs ierakstīt šo? Jā, tas nav svarīgi. Jā? Gas, tu vari sākt. Jā, anyway. Es biju uz kino, redzēju filmu A Monster Calls. Tātad. Ko tas monstrs sauc? Latviskojums tai filmai ir 7:12. Tas ir principā tāds pats, jā. Nē, es pieņemu, ka tur ir kaut kāds sakars. Tur ir, tas pat nav spoilers, tā kā tur ir referenci uz filmas notikumiem, kārtībā. Tad 12:07 kaut kas traks notiek, jā. Jā. Wow, nice. Varbūt 12:07 sauc tas monstrs. Tuv tam. Wow. Es jau zinu, visu plotu reāli, nice. Cray. Taču tātad, skatīsimies uz to ļoti labi, pareizi. Mans subjektīvais viedoklis, es baudīju to filmu, es zinu, ka tas skan ļoti nepareizi, tā kā nepārliecinoši, bet es esmu spējīgs izslēgt savu kritisko domāšanu ļoti bieži, kad es esmu kino, es vienkārši apsēžos, atguļos, baudu.
kino un tik ļoti, nezinu, negribu automātiski atrast visus tos flaws, taču, ja es skatos filmu otru reizi, trešo reizi, tas jau ir ar nodomu, tā kā ierakties viņā dziļāk un mēģināt arī analizēt un tā tālāk. Ko es varu pateikt? To, ka man tas bija baudāmi, CGI man patika, kā tas pats koks bija uztaisīts, tas monstrs. Tas monstrs bija vienkārši liels koks, kurš parādās 7 minūtes pār 12. Tu esi vienkārši ģeniāls, tas ir kaut ekstrasens. Man patika, kā viņš bija uztaisīts, bet tur vēl ik brīdim ir tādi kā stāsti, kuriem ir pašiem savs visual aid. Un bet to stāstu izskats tīri, kā tas vizuāli izstījās, bija ļoti skaisti. Man patika. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Jums var arī ļoti nepatikt, un man tas viss ir kārtībā. Taču, objektīvi, pēc tam mēs aizgājām uz bāriņu, pasēdējām ar cilvēkiem un padiskutējām par šo filmu. Un man vajadzēja ļoti ilgi, nevis ļoti ilgi, man vajadzēja ļoti uzsvērt uz to, ka tas ir mans subjektīvais viedoklis, tāpēc, ka lielākoties cilvēku viņš teica to, ka viņiem nepatīk šī filma. Bet kopumā mans objektīvais viedoklis ir tāds, ka filma nav laba, actings nav labs, lai arī es biju no sākuma un arī pie beigām, arī tikko ejot ārā no filmas, es biju ļoti biased pret vienu no aktrisēm, kas ir no šā te Theory of Everything. Viņa ir viņa sieva. Un man personīgi patīk tā aktrise. Varbūt viņa nav spēcīgākā aktrise ever, bet man viņa patīk. Bet lai arī es biju biased pret viņu, es vienalga uzskatu, ka tas actings nebija labs. Kad overall tur bija ar vienu cilvēku runājot pēc filmas, mēs nonācām slēdzienam, ka filma ir ļoti visually confused. Jo tur ir tas CGI, tad tur ir tas real life, un tad tur ir tie story, kuri tiek narratoti vēl pa vidu, kuri kopā ir 3 storijas. Un viņi ir diezgan pagari, viņi nav tā, ka tur tā 2 minūtes aiziet filmiņu un tad aiziet tālāk storijas. Viņi ir diezgan pagari, ir ļoti liels uzsvars. Un regardless, tomēr atkārtoju, ka viņi bija ļoti skaisti, bet filma ir tiešām visually confused. Viņa līdz galam nezināja, kas viņi mētājās no viena vizuālā stila uz otru, un actings nav pārāk labs, un vispār tur noteikti kišmišā rozīnē. Exactly. Un tātad, vai es ieteiktu iet uz šo filmu, tērēt viņu naudu, tērēt viņu laiku? Nē. Ja jums ļoti gribās uzzināt, kāpēc man ir šāds viedoklis, lūdzu, ejiet. Aiziet. Mierīgi. Vai jūs līdz šim bijāt plānojuši redzēt šo filmu? Jā, bet tas arī tas, ko tu iepriekš teici par to, ka tu izslēdz to kritisko domāšanu, vismaz šo filmu skatoties. Es lielākoties tā daru, kad es eju uz kino. Es pat, ja es eju tiešām uz kaut kādu, nezinu, Tarantino piesums, Hateful Eight. Man vispār kritiskā domāšana pat nav tuvu tam, lai viņi ieslēgtos, jo es esmu vienkārši biased pret viņu. Es nezinu, vai tas tā gluži strādā, jo mums ir kritiskā domāšana vairāk. Tu viņu izslēdz tajā brīdī, kad skaties filmu escapisma veidā. Ķipa, lai vienkārši tiktu prom no savas realitātes un iejauktos kaut kādā citā pasaulē, kur tā nav jādomā par savu dzīvi. Jā. Tas ir escapisms, tātad centies aizbēgt no savas dzīves. Yeah. Bet ja tu skaties filmu, viņu tīri analizējot, skatoties, kāpēc viņš izvēlējās šādus vizuālos elementus, kāpēc tie aktieri tēlo tā, nevis citādi. Tas, man liekas, ir pareizais veids, kā skatīties filmas. Tas ir tas, kāpēc mēs skatāmies P.T. Andersonu. Jā. Vienkārši analizēt filmas, skatīties lietas. Screenplay writers, ko es uzzināju sarunās pēc filmas, ir Patriks Ness, un man pastāstīja to, ka ir vienmēr ar viņu filmām ir grūti. Tā kā, kad tu līdz galam nespēji
Viņš sarakstīja to filmu, Jā, Ah, viņš ir Tad screenplay. storija, ko viņš raksta, ir tāda čuma muģa. Jā, ka viņi esot diezgan, nevis čuma muģu un all over the place, bet hard to define. To tavu gala ideju, to tavu gala uzskatu vienmēr tev ir grūti. To mēģina doma. Jā, ja tu esi, es nezinu, ja tev patīk kompromisēt, pieņemsim, tā varētu teikt. Nu, ja tu negribi būt viens no tiem cilvēkiem, kas pasaka, vai tikai labi, tikai sliktu, vai tu vēlies objektīvi un subjektīvi pastīties to filmu, tad parasti ir vienkārši tāds, I don't even know. I'm confused. Kaut ko apmēram tā es varētu savā kopā. Protams, būtu ļoti jauki, ja tas cilvēks, kas man to stāstīja, būtu šeit un spētu to pateikt saviem vārdiem, bet es ļoti atvainojos, ja es bučeroju kvotus un vēl nezinu ko tādu. So, jā, bet jā, tas ir saistībā ar to, ko es esmu redzējis pēdējo. Jā. Kaut kā tā. Nu, vakar vēl mēs skatījāmies Shining. Mēs vakar skatījāmies The Shining, jā, okay. Tas bija ļoti nice. Tas bija ļoti weird, maz, jā, super nice. Jā, es nezinu, es varētu, pēdējais, kas man palicis ir prātā, ko es skatījos un ko tu arī esi redzējis, ir Viktorija, kas ir, un tas ir diezgan vēl, es esmu noskatījies, jo viņi tomēr iznāca pagājušajā gadu un visiem bija baigais hypes par viņu, ka viņi jānoskatās un ka tas ir kaut kas gan drīz vai revolucionārs, kaut arī, patiesībā tas single take prikols ir darīts arī iepriekš. Bet man ļoti patīk tādā ziņā, ka tas viss stāsts ir par vienu meiteni, un par vienas meitenes pavadīto nakti, pareizāk sakot, kur viņi ir naktsklubā sākoties filmai, un tālāk, tā kā viņi pamet to naktsklubu satiek kaut kādus rajoņikus, un ar viņiem aiziet piedzīvojumos, jā. Yeah. Un man ļoti patīk tā atmosfēra. Es pilnīgi sajūtos tā, ka es varētu staigāt kaut kur pa Mežsiebu vai pa centru vai pa kaut kādiem mikrorajoniem un redzēt tādu grupiņu ar cilvēkiem, kur izdomājuši piekdienas vakarā arī iedzer un staigāt apkārt pa ielām, bēgt no mentiem, kurīt zaļo un tā tālāk. Yeah. Likās diezgan nice. Jā, okei. Bet tev arī viņi patīk. Es negribētu spoilot to filmu. Tā kā, jā. Vismaz varbūt mēs varam tā kā šobrīd pateikt to, ka, nezinu, varbūt nostieties viņu, un tad mēs kaut kad eventually viņu varētu kritiski tā. Es nezinu, man liekas, ka viņi jau iznāca pagājušajā gadā. Man liekas, ka, ja filma ir gadu veca, es jau saku, ka viņi var spoilot. Really? Wow. Man gan tā nav. Man liekas, ka man būtu kaut 5 gadi, un tad es viņu drīkst spoilot. Jā. Nē, protams, es var jau būt arī, ja es runāju ar cilvēku, kas viņam speciāli nespoilošu lietas, kuras viņš nav redzējis. Viktorija rādīja kinišus? Latvijā es nezinu, bet vispār jā. Es īsti neatceros. Jo viņa ir tas pats stāsts, kas Green Room. Jā. Kad viņa ir bijusi mazbudžeta filma, kas ir ceļojusi no viena. Green Room gluži tā nebija, tā bija Blue Ruin. Still, viņa ceļoja no viena filmu festivāla uz otru, un ieguva tik daudz praise, kad vienkārši uzsprāga eventually, un tika, very critically acclaimed and so on. Tā kā, to es, bet tu taisnības bija aizmirst to, ka Blue Ruin. Jā, Blue Ruin bija filma, ko es pat aizmirst tagad prātīšu ar vārdu, kas ir šausmīgs ļoti atvainojos, viņa vienos ir apskatīsies, kā viņa sauc, bet viņa pirmā nopietnā filma bija Blue Ruin, un viņš arī brauc apkārt pa filmu festivāliem, ieguva preizu un dabūja pietiekami daudz finansējumu, lai uztaisītu savu nākošo filmu Green Room, kur ir ļoti skaisti, un kinoblogeri arī bija rīkojuši seansu, kur varēja viņu noskatīties, un, ja nemaldos, arī viņi pēc tam gāja atsevišķi kinoteātrī, bet skaisti filmu, vienkārši baudām ļoti. Tāds thrilleris par punk rock, par vienu punk rock grupu. Skaisti, vienkārši brīnišķīgi. Jā. Blue Ruin un Green Room directors ir Jeremy Saulnier. Piedod, Jeremy. Lūdzu, piedod. Pēc tāpatās nesaprotu, ko es saku, jo tu neesi. Jā, viņš tāpatās nesaprotu. Jā. Varbūt viņš klausās ar Google Translate. Pilnīgi un absolūti noteikti. Jā, tāpēc mēs ieliksim #Green Room, #Jeremy Saulnier. Jā. Jā. Brīnišķīgi. Tā kā Saulen ir nier. What? Bet, jā, okei. Tātad.
mēs ļoti agresīvi tuvojamies beigām. Jā, es domāju, viena lieta, ko būtu vērts pateikt, ir, ka pirmajā sērijā mēs gluži neko nespoilējam, bet mēs šajā sērijā pateiksim jums, ko mēs pārunāsim nākošajā sērijā. Jā. Tādā ziņā, ka mēs nākošajā sērijā, piemēram, pārunāsim visu 3. sezonu Black Mirror, kas ir 6 epizodes. Kopumā tās, man liekas, ir kādas 6 stundas, ja es nemaldos, apmēram. Bet man liekas, tu tikko samulēji skatītājiem, jo es normāli izspoiloju Monsters Call. Nē, nu labi, nē, tās filmas, tas nav svarīgi seriāli. American Horror Story, tāpat sūkā un A Monster Calls arī nav pārāk labs. So, tas nav tik svarīgi. Bet jā, nākamajā sērijā mēs pārunāsim Black Mirror 3. sezonu, ko būtu ļoti ieteicams noskatīties, jo tas būtu ļoti stulbi, ja mēs izspoilotu, jo tas tiešām ir baudāms. Nē, es noskaties Black Mirror 3. sezonu, viss pietiek. Nav nekāda argumenta vajadzīgas. Tu netaisies neintripot nekāds direktors. Nē, protams. Black Mirror vienkārši ir jāskatās. Jā, exactly. Plus vēl viņš ir tās 6 sērijas, kuras viss ir independent viena no otras. So nebūs tā, ka jums būs, es nezinu, TV show fatigue, kad ir tas viens stories, kas tiek drēgots. Tev ir katra sērija, un katra sērija tev ir maziņo refreshu vienkārši. Tu skaties, tev beidzās stories, viss done deal, moving on. Reāli, tu skaties short films, basically, tikai kur iet nevis 25 minūtes, bet 45. Jā, nu tās īsas filmas. Jā. Kas ir pilnībā normāli. Bet man būtu grūti izburnot cauri kādām 6 Game of Thrones sērijām. Nu, atkarībā no noskaņojuma. Es brīžiem būtu priecīgs, ja man būtu jaunas 6 Game of Thrones sērijas, kā skatīties. Nu, anyway, es uzskatu to, ka es labāk uztveru to seriālu, kad viņš ir Black Mirror formā, ka es skatos 6 sērijas pēc kārtas, nekā tad, ka man ir viens stories, kur man jāsaka līdzi, un man jau ir tā kā maziņas fatigue galvā, kad es esmu nogurs, un no tā, jā, man tā ir. Jā, dažreiz arī iznāk Netflix seriāli, piemēram, 1. sezona Daredevil, tad viņš patīk 1. sezona Daredevil. Jā, un es viņu visu nostījos vienā rāvē. Nu, un tas bija bādā. Tāpēc es domāju, ja ir tiešām kvalitīvi un labi izdomāts stories, tad var arī noskatīties. Jā, es negribu par to zināt. Jā, ok. Nu, lūk, tad mēs pārunāsim Black Mirror, un mēs pārunāsim arī Westworld. Jā. Un to ir jāskatās. Ja jums patīk vispār skatīties filmas vai seriālus, vai vienkārši skatīties ekrānā, noteikti uzlieciet. Ja jums patīk skatīties Facebook feed un to, kā viņš lēnām piepildās ar garbage, pat tad Westworld ir jāskatās. Nu jā. Tas, man liekas, ka jebkas būtu labāks, kā skatīties Facebookā vienkārši posts. Jā, bet jā, un mēs varētu nostīties pirmo Tarkovska filmu un izteikt savu viedokli. Pirmo? Tu domā chronoloģiski pirmo vai arī vienkārši? Un kur ir chronoloģiski pirmo? Chronoloģiski pirmo. Un kur ir? I don't know. Nu, to vajadzēja, kas tas par prepu mums ir, ka mēs nevaram pateikt, kur ir pirmā filma. Mēs vienkārši flingojam šo visu. Tas ir smagi. Bet jā, iepriekš mēs bijām izdomājuši, ka jānoskatās visas Paula Thomas Andersona filmas, ko mēs arī izdarījām, izņemot Emīls nav noskatījies joprojām Punch Drunk Love. Piedod. Kas ir vienkārši šausmīgi. Bet jā. Un tālāk režisors nākošais, pie kura mēs gribam pieķerties, ir Andrejs Tarkovskis, kas ir ļoti, ļoti labi zināms kritiķi aprindās, kā viens no labākajiem režisoriem. Viņš tiek pielīdzināts Kubrickam un pat labāks par Kubricku. Mēs skaitām šortus? Nē, es domāju, filmetrāžas filmas. Es gan nezinu, vai es pareizi izmantoju šo terminu. Bet jā, un tad nākošais režisors ir Andrejs Tarkovskis, ko mēs gribam nostīties. Un pirmā filma, ko mēs varētu noskatīties uz otro sēriju šim podkastam, un ko pārunāt ar cilvēkiem, kuri vēlams arī būs noskatījušies. Un kas tā būtu par filmu? There will be no leave today. 59. gada filma. Leave? Tā kā pamešana? Aiziešana? Jā. There will be no leave today. Ok. Nu, noteikti ieliksim nosaukumu, un visas Tarkovska filmas ir pieejams YouTube, kur noteikti mēs arī ieliksim linku descriptionā. Jā, es domāju, ka mēs iemetīsim gan IMDb lapu, kur ir viss viņu filmas, gan... Jā, tas būtu baigi labi. Oh. Bet Andrejs Tarkovskis ir vizuāli ļoti, ļoti tāda vizuālā poēzija, varētu teikt. Tas ļoti, ļoti baudām. Noteikti būtu jānoskatās visiem, kam patīk kino. Es te aizmirsu, esmu visus tos jaukos Tarkovska... ir citāts? Jā.
ieskats Tarkovska vienā maziņā piedzīvojumā, ko es lasīju no kaut kādas random intervijas kaut kur, whatever, nav svarīgi. Taču kvots no Tarkovska, viņš ir kaut kur fotografē trīs musulmaņu vīriešus, pēc tam uzstājīgi un laipni mēģina viņiem iedot attēlu, kuru viņš ir uzņēmis, un vīrieši, vai precīzāk viens no vīriešiem pieiet viņam tuvāk un saka to, ka viņi nevēlās to attēlu, jo kāpēc, lai viņi apstādinātu laiku? Kāpēc tas būtu nepieciešams un vajadzīgs? Yeah. Un tā kā es atceros, ka es lasīju to rakstu, es vienkārši apstājos un paskatījos ārā pa logu, jo es vienkārši tā kā, man bija minimālais mind blows galvā un gribējās vienkārši padzīvot prezentu nedaudz un beigt skatīties ekrānā. Tas ir citāds vairāk no tiem random vīriešiem, no tā random vīrieša. Nē, tas bija, kā jau es teicu, sākumā, tas ir vairāk maziņais ieskats Tarkovskā, vienkārši tā kā, nu, kas viņš ir, ko, kā, kur, kad, un tā. Jo viņš arī pats bija ļoti patīkami pārsteigts par to musulmaņu vīriešu reakciju. Jā, par to mentalitāti, ka ir jādzīvo uz priekšu, nevis jāmēģina dabūt kaut kādas paliekošas, jādzīvo kaut kādās atmiņās. Jā, exactly. Tā kā dzīvo šodienai. Bet tev ļoti patīk fotografēt. Man patīk fotografēt. Es domāju, es sauku par fotografu, tāpēc kā tu par to mentalitāti skaties? Grūti. Man šķiet, ka, mēs runājam par mentalitāti, ka nav vajadzīgs... tas vīrietis teica, ka viņš negrib dzīvot pagātnē, viņš negrib uzkavēties. Viņš to fotografiju uztvēra kā skatu uz pagātni, kas likt viņam domāt, toreiz bija tā un šitā, un viņš negrib tā dzīvot, viņš grib skatīties uz priekšu. So generally, fotoprāti vienkārši nav vajadzīgi. So basically, tas ir pilnīgi contradictory tam, ja es sevi sauc par fotografu, tad man in general. Tad kāpēc ir vajadzīgs fotografijas? Wow. Fotogrāfijas, mazāk jau es jau to uzskatu par mākslu, tā kā, un tas ir mans skatījums uz šo akmeni, kurā mēs dzīvojam, tā kā, uz kura mēs dzīvojam, kurā iekšā mēs esam fucking Earth's core vienkārši tur peldamies. Bet jā, tā kā tas ir mans skatījums, kā es vēlos, kā es redzu šo pasauli, un pateicoties visādiem technical marvels un softveram, un vēl nezinu, kā mēs to varam sataisīt un izveidot un tā tālāk. Un man liekas, tas ir ļoti nepieciešams. Man tas palīdz dzīvē, in general. Nevis tā, ka to profesionālā ziņā palīdz, bet vairāk tā, ka man tas ir mans maziņais zen mode. Uzņemt attēlus un fotografēt. Un priecāties par to, ka es esmu uzņēmis kaut kādu attēlu, kurš perfekti reprezentē to, kā es redzēju to vienu būdiņu kaut kādā vienā laukā, vai to vienu atmosfēru kaut kādā vienā bārā, kur sēdēja divi vīrieši un vienalga. Tā kā, man patīk atskatīties tam momentiem viens pret viens uz to, kā es viņus redzēju. Nevis kā viņi actually bija. Not necessarily. Tā kā, dažbrīd, es vēlos uzņemt to attēlu tā, lai viņš reprezentētu viens pret viens to, kā tas moments tieši izstījās, jutās un overall bija, bet lielākoties es teiktu to, ka es uzņemu attēlus tīri, lai reprezentētu to, kā es redzēju to brīdi, to vietu, tos cilvēkus. Bet tev ir arī, kamēr tu dzīvoji Dānijā, tev bija jāfotografē arī koncerti. Piemēram, ja tu fotografē koncertus, tu mēģini uzņemt fotografiju, kas parādītu to atmosfēru, kā cilvēki overall to redzēja, vai tu tomēr joprojām mēģini savu skatu punktu parādīt. Tādā ziņā, vai tu mēģini iemūžināt savas sajūtas no tā koncerta, vai tu mēģini parādīt koncertu overall? Es mēģinu iemūžināt savas sajūtas par koncertu. Jo es pārsvarā esmu, tas nav vairs tas koncerta vibes. Manā izpratē koncerta vibes ir, tu aizies ar saviem draugiem, pats vai vienalga, bet tu esi pūlī ar cilvēkiem, un tu klausies koncertu, un, ārdies, jūt līdzi, viegli šūpojies pa labi, pa kreisi, vienalga, whatever floats your boat. Taču, kad es fotografēju, es biju pitā reāli.
kas ir kaut kāds 1,5 metrs no skatuves, un tad tikai sākās pūles. Tas ir tā kā starp pūli un skatuvi ir pits. Jā, un tad tu esi tajā pitā, un tu esi tur viens pats, vai ir vēl cilvēkiem, bet tu tur esi. Un vēl tie cilvēki arī būs fotogrāfi. So, tu esi pitā, tu fotografē, un tev tā visa balīte, un tas nevis komunikācijas aspekts, bet pūļa aspekts, I guess. Ir tev aiz muguras, tu viņu maz neredz. Tu redz tikai un vienīgi to performance. Un tev ir first row seats, kas nevienmēr ir labi. Jo dažreiz skatīties solistiem augšā pa degunu nav labi. Taču jā, es teiktu to, ka tas ir mans skatījums. Un tāpēc, piemēram, atkārtot viens izpildītājs, ka viņš bija atbraucis apakaļ uz Ohusu, Danijā. Viņš mani pasauca, lai es viņu fotografēju vienā mazā kafejnīcā, kur viņš uzstājās, jo viņam vienkārši patika man tas skatījums. Tā vietā, jo daudzi cilvēki var atrast to, kā visi pārējie skatās uz to koncertu. Bet tikai tu vari nofotografēt to, kā tu skaties uz to koncertu. Un tad tu arī sapraši. Tādā gadījumā tu gandrīz pārdod nevis to, ka tu fotografē lietas, bet tu pārdod savu redzējumu uz konkrēto mirkli. Exactly. Un tajās brīžos es parasti ieju ļoti lielās ziepēs ar to, cik man vajadzētu saņemt naudu, jo man nav jausmas, cik man vajadzētu saņemt naudu par manu skatījumu, jo tas ir nedaudz pārāk deep. Tā kā es domāju, ka man vajag dabūt kaut kādus kreatīvos biznesa studentus, kuri spējas man kaut kā matemātiski izskaidrot to, kā tas ir vispār iespējams. Jo es esmu lasījis par to daudz un dikti, un gan Reddits, gan vispār visādi citādi fórumi ļoti daudz par to spekulē un runā, cik vajadzētu čāržot, kad tu tiešām pieeja kreatīvi tam. Nevis vienkārši fotografē portretus, nevis vienkārši fotografē koncertu, bet kad tam pavisam pieeja kreatīvi, super sagatavojies, tev ir viss tas premises, tev ir vesels sērija izdomāt no tiem attēliem, kur tas ir fotografēt. Tas ir tavs kreatīvais standpoints un cik tu par to tev vajadzētu saņemt. Tā ir māksla tajā brīdī. Protams, Bet runājot par tu pieminēji portretus. Kā ir ar portretiem? Tāpēc, ka cilvēki tev atnāk un saka, ka viņi grib fotografiju, nezinu, ko ielikt Facebook. Man vienkārši patīk fotografēt cilvēkus. Man nav vispār nekāda. Es domāju vairāk par to, vai tu mēģini uztaisīt fotografiju, kas patiktu viņiem vai kas patiktu tev. Kas patiktu man un kas patiktu viņiem, bet lielākoties man. Tad tu mēģini atrast to kompromisu. Vairāk vai mazāk. Vienmēr vairāk patīk man. Tā kā man ir svarīgāk tas, lai man patīk vairāk. Jo man šķiet, ka ja man tas attēls patiks vairāk, tad es viņā ielikšu lielāku dedication un vairāk sevi ielikšu viņā iekšā, kas eventually arī reprezentēs to manu stilu labāk, kas ir jau no sākuma gala tas iemesls, kāpēc tas cilvēks vispār ir atnācis pie manis, lai uzņemtu to portretu. So, tad es pilnībā izvēloties apmierināt sevi tīri ar tiem uzņemtiem attēliem, kind of tādējādi apmierinu klientu labāk nekā tad, ja mans main goal būtu vienkārši apmierināt klientu un visnotaļ tā kā ignorēt vispār to, ko es vēlos, uzklausīt viņu bez viņai un tā tālāk. Tad, principā, tas klients nāk pie tevis nevis tāpēc, ka viņš grib uztaisīt fotografiju, kur patiktu viņam, bet tāpēc, ka viņš ir redzējis, vai pareizāk sakot, viņš ir redzējis vienkārši tavas fotogrāfijas, viņam patīk tas stils, kā tu fotografē, tāpēc viņš atnāk pie tevis, lai tu ar savu stilu viņu nofotografētu, nevis, lai viņš tev varētu pateikt, kā viņš grib, lai tu viņu nofotografētu. Tāpēc es esmu nereāli bosi. Tā kā sesijās. Man liekas, ka cilvēki to negaida. Tā kā pret suņiem izturēs. Es sēdi augšā vēlies. Tūtam. Bet es tam pieeju no sākuma ļoti vienkārši, tā kā viņš aizved uz kafiju un mēs pārunājam par dzīvi. Foreplace tā kā, jā, mazliet foreplace. Bet es viņam bļauju virsū pēc 45 minūtēm. Cool. Tas kārtībā. Ideāli. Gan jau ļoti daudz cilvēku man nepiekritīs, tāpēc par daudz cilvēkiem es izturēju tik jauki. Bet tad ir pāris cilvēki, pret kuriem es izturēju tik šausmīgi. Jā. Nē, es negribu. Es ceru, ka viņi neklausīsies šo podcastu. Viņu žēlas ļoti atvainojos. Bet attēl iznās labi. Tas laikam galvenais. Jā. Kaut kā tā. Fotogrāfija. Lieta. Dzīvo mācīt. Jā.
Mēs noteikti arī pievienosim descriptionā Emīla fotogrāfijas, lai cilvēki var spriest par to, cik viņš ir kompetents runāt par vispār kaut ko. Jā, es gan jau nesaprotu neko. Tas būs ļoti labi, lūdzu, pierādiet man pretējo. Jā, bet konstruktīvi, lūdzu. Neskaties smirdu. Vai arī sakiet, es nezinu, bet tad jūs vajag nošērot reāli. Jūs varat nodirst mūs abus, bet vajag maziņo šēru, tad viss čau. Jo nav tāda lieta kā slikts marketings. Bet jā, tad šī epizode ir pienākusi, man liekas, galam. Jā. Kur mūs var atrast, Emīl? Mūs var atrast YouTube'ā, SoundCloud'ā, un mēs postosim lietas Twitterī. Un kaut kad, man liekas, man vajadzētu uztaisīt Facebook lapu. Bet man baigi viņas nepatīk, so es nezinu. Jā, es nezinu, vai tas ir vajadzīgs. Es nezinu, vai tur kāds arī iet un kaut ko rakstīt. Bet pagaidām mums var sūtīt ziņas Twitterī @filterspodcast kopā. Jep. Vai sūtīt e-pastus uz adresi filters.podcast@gmail.com. Viss būs pievienots descriptionā. Jā. Un varat droši mums sūtīt ieteikumus, kur vēl vajadzētu publicēt podcastu, jo mēs neesam īsti informēti par to, kur cilvēki klausās un gribētu klausīties un visādas aplikācijas un tā tālāk. Nodirsiet mūs par to, ka mūsu podcastu tur nav. Mēs jau vispār nerunāt visu pievienot descriptionā, visu sarunu pievienot descriptionā. Tā jau mēs varējām netestīt podcastu, bet rakstīt rakstus. White noise skan audio failā. Nu tas ir noderīgi. Jā, tad apakšā ir viss ilgs. Tad tu klausies white noise un lasi. Perfekt. Jā, man patīk tā doma. Labi, bet kopumā, plāns ir izlaist podcasts reiz mēnesī. Tas var mainīties, tas var nemainīties. Mēs nezinām, mēs redzēsim. Atkarībā, cik ļoti mums gribēsies papļāpāt. Jā, jo tukši dirst būtu diezgan stulbi. Tā kā, un mums vajag laiku, tā kā, lai nostītos tās filmas. Un seriāls un tā. Bet, mēs to daram regardless. Vai ir podcasts vai nav. Es nezinu. Tad uz nākošo reizi jānoskatās Westworld, jānoskatās Black Mirror un jānoskatās pirmā Tarkovska filma, kas viss būs descriptionā. Jā. Kaut kā tā. Jā, paldies, ka noklausījāties līdz galam. Tas viens cilvēks, kurš cerams to arī izdarīs. Tas viens čalis. Jā, es ceru, ka vismaz viens cilvēks. Vai meitene, no judgment. Un bija prieks parunāt. Jā. Es biju prieks, ka jūs klausījāt. Viss es nesaprotu, kā beigt podcasts. Man nav nejāsmas. Vienkārši tā. Atā.